Sveika, Lota! Kad kādu laiku darījumi par realizāciju un to saistītie maksājumi sistēmā ir krājušies, varētu būt interesanti apskatīt kādu atskaiti. Moduli realizācija pie atskaitēm var aplūkot dažādas ar realizāciju saistītas atskaites. Bet populārākās no tām, kas te varētu interesēt, ir neatmaksāto rēķinu žurnāls, kurā attiecīgi norādot vienu konkrētu klientu vai izvēloties to no saraksta, vai klientu kategoriju, klasi, vai atlasīt klientus, to rēķinus pēc aģentiem, vai rēķinus pēc to darījumu veidiem, vai debitoru konta, vai norādot konkrētu apmaksas stāvokli uz konkrētu datumu, vai atstāsim visus šos laukus tukšus, tad visus darījumus par visiem klientiem uz šodienu. Tad tukšs datums vienmēr apzīmēs šodienu. Un šajā gadījumā mēs varēsim gribēt redzēt pārskata skatu un šajā pārskatā iekļaut arī priekšatmaksas rēķinus. Tad tādus dokumentus, jeb ierakstus, kuri neveidoja grāmatojumu, bet tad par rēķiniem, priekšatmaksas rēķiniem, ko esam izrakstījuši saviem klientiem. Un palaižot atskaiti ar ķeksīti augšējā ekrāna stūrī labajā, tad mēs redzam neatmaksāto rēķinu pārskata skatā. Šajā gadījumā klientu tā nosaukumu, neatmaksāto kopsummu, cik liela daļa no tā šīs summas ir kavēta un kāds tad ir atlikums. Attiecīgi, ja nospiedīsim ekrāna augšējā kreisajā stūrītī bultiņu atpakaļ, atvērsies atskaites specifikācijas loks, kurā tad pamainīsim to, ka mēs vēlamies redzēt šo atskaiti detalizētā skatā un jau redzam to, kāds ir konkrētais klients un viņa saistošie darījumi. Šajā gadījumā varam redzēt, ka Moneo Latvijai ir rēķins ar veidu PRR, ja priekšatmaksas rēķins un viena pavadzīme, un klientam, kas ir vietējais PVN maksātājs, ir 2 rēķini un 1 priekšatmaksas rēķins. Attiecīgi nospērot bultiņu atpakaļ, ieliksim ķeksīti, kad vēlamies redzēt arī klientu priekšatmaksas. Tātad jau faktiski apmaksātas priekšatmaksas rēķinus vai saņemtas priekšatmaksas. Tad ieliksim ķeksīti rādīt klientu priekšatmaksas, tātad saņemtas maksājumus bez priekšatmaksas rēķiniem vai priekšatmaksas rēķinu apmaksas. Un ar ķeksīti palaidīsim atskaiti tagad un redzam, ka mums ir gan rēķinu sadaļa, gan jau arī šo te priekšatmaksu un apmaksātu priekšatmaksas rēķinu sadaļa, kurās tad redzam jau izveidotos šos te priekšatmaksas numurus, par kuriem tev stāstīju. Ja šie darījumi savstarpēji ir saistīti, tad ver vaļā vai nu rēķinu, vai pašu priekšatmaksu un šos te priekšatmaksas faktus pie rēķina piesaisti. Ja atgriežamies vēlreiz pie atskaites specifikācijas skata, varam atlasīt arī tikai kavētus rēķinus, vai arī iekļaut naudas plūsmas modifikācijas, par kurām pastāstīšu to citā reizē. Iekļaut arī apstrīdētus rēķinus, tad par tādus, kuriem ir atzīme rēķinu ierakstā par to, ka viņš ir apstrīdēts, jeb atlikts. Vai attiecīgi, ja iekļaujam gan priekšatmaksas rēķinus, gan priekšatmaksas, ir iespēja atzīmēt arī šo te kavējumu periodiem un redzēt to, kāds viņš sadalās atbilstoši dienu skaitam. Tad no 1 līdz 30 dienām, no 31 līdz 60 dienām un attiecīgi no 61 dienas jau uz priekšu. Un atgriežoties atkal pie atskaites dialogu loga, kā redzēja tajā meklī, kad atzīmējām bumbulīti kavēts pa periodiem, parādījās rādīt rēķinus pa kavētiem periodiem. Ja šo ķeksīti atzīmēšu, tad tajā meklī jau mums atskaite kļūst pavisam plaša, kurā tad mēs varam redzēt to, kurš konkrēts klienta rēķins ar kādu datumu mums atrodas kuriem no šiem kavējuma periodiem. Ja atgriežamies vēlreiz līdz atskaites dialoga logam, tad populārākais veids, ko tava amata brāļa māsas apskata, ir rādīt detalizēti, iekļaujot klientu priekšatmaksas vienmēr uz šodienas datumu. Ja mēs palaižam atskaiti pārskata skatā, tad šis ir tas skats, kam būtu jāsakrīt ar galveno grāmatu finanšu modulī 5.2.10 kontā un attiecīgi 2.3.10 kontā par neatmaksāto daļu un par priekšatmaksas daļu.
Ja mēs vēl runājam par atskaitēm, tad modula realizācijas ir arī atskaita pārskats par klientiem, kur jau tavu sistēmu prasa norādīt periodu, par kādu tu vēlies redzēt darījumus ar konkrētu klientu. Tad, ja sākuma datumu un atvērst tukšu, tiks uzskatīts, ka tas ir no pašiem pirmsākumiem, no pasaules radīšanas, un ja beigu datums būs tukšs, tad tā vienmēr tiks uzskatīta par šodienu. Un, attiecīgi, ja nenorādīsi klientu, tad tiks uzskatīts, ka tu vēlies redzēt visus klientus, un, ja nenorādīsi kategoriju, tad tiek uzskatīts, ka tu gribēsi redzēt visas klientu kategorijas. Tad visus klientus, neatlasot tos nec pēc konkrēta klienta, kontakta, kategorijas vai debitoru konta. Ņem vērā, ja aizpildīs debitoru kontu, netiks skatīts 5210 vai kāds cits saistošais konts. Ja te ievadot 2310, tiks atskatīti tikai tādi darījumi, kas atrodas 2310 kontā. Un pārskata skatā, ja mēs šo atskaiti palaižam, mēs redzēsim darījumus laika posmā no pasaules radīšanas līdz šodienai ar konkrētu klientu, kāds ir bijis sākuma atlikums, kāds ir debita, kredīta izmaiņu, lielumi, summas, kāds ir apgrozījums un kāds tad ir beigu atlikums uz šodienu. Ja mēs nospiedīsim bultiņu atpakaļ un izolēsimies detalizēti, tad palaižot atskaiti, mēs jau redzēsim konkrētus rēķinus ar konkrētiem rēķinu numuriem, uz kuriem klikšķinot virsū mēs tiksim klāt pie paša rēķina vai attiecīgi maksājuma, kas šo maksājumu ir izveidojis, un redzam, kāds ir debita kredīta kopsummas un attiecīgi kāds ir saldo. Un tā klientam pēc klienta uz priekšu. Atgriežoties pie atskaites specifikācijas loga, varam ievietot bumbulīti arī detalizēts oriģināla valūtā, ja rēķinus irakstam kādā citā valūtā, kas nav bāzes valūta vai šaurajā gadījumā eiro. Detalizētu gadījumā tad var vēl ielikt ķeksīti, ka tu vēlies redzēt arī valūtas svārstības, ja šo atskaiti salīdzināsi ar, piemēram, neatmaksāto rēķinu žurnālu. Tad pārskati pār klientu atlikumi uz šodienu būtu jāsakrīt ar neatmaksāto rēķinu žurnālu, kuram ir atzīmēts ķeksīts rādīt arī klientu priekšatmaksas, arī uz šodienas datumu. Un analogi, kā iepriekš stāstīju par neatmaksāto rēķinu žurnālu, arī ar modulī finanses esošo galveno grāmatu 2.3 vai attiecīgi 5.2 kontā. Vēl modulī realizācija pie atskaitēm ir paziņojums par neatmaksātiem rēķiniem, kurā tu norādot datumu, uz kuru šo atskaites rezultātu tu vēlies redzēt, piemēram, šodienu, visiem klientiem, visiem klientu kategorijām, neierobežojot kādas kavētas dienas vai minimālus atlikumus. Palaidīsim ķeksīti un iegūsim izdrukas par to, kādas summas tad mums konkrēts klients ir kavējis jau ar atgādinājumu formā. Tad lapa pēc lapas, šajā gadījumā tikai viena, ja būtu vairāki klienti mums, kas kavē kādus rēķinus, tad lapa pēc lapas sekot vienotrai, un attiecīgi, ja mēs no šīs atskaites dialogu logu nospiedīsim aploksnītes pogu, tad jau sistēma mums piedāvās šos konkrētos dokumentus izsūtīt automātiski no sistēmas. Vai attiecīgi ģenerēt katrai izdrukai savu e-pastu tavā noklusētā e-pasta pārlūka programmā. Vēl pie atskaitēm var redzēt atskaites par priekšatmaksu vēsturi vai priekšatmaksu atlikumiem, bet tās attiecīgi arī ērti redzēt no paša konkrētā maksājuma. Ja maksājumā ir bijusi priekšatmaksa, tad, lai mēs to ērtāk varētu redzēt, tad maksājuma sarakstā mēs varam pievienot kolonu ar darījuma veidiem. Tad visas rindiņā esošie darījuma veidi mums tagad parādīsies šeit mazos sarakstiņos konkrētās rindiņas kolonā darījuma veidi. Ja konkrētajā maksājuma uzdevumā ir priekšatmaksa vai apmaksāts priekšatmaksas rēķins, tad, lai redzētu priekšatmaksas atlikumu par konkrēto klientu, tad 3 punkti izsauc priekšatmaksas atlikuma atskaita. Tad tiks apskatīta priekšatmaksas atlikuma atskaita šim konkrētajam klientam uz šodienu. Vai attiecīgi, spiežot bultiņu šeit atpakaļ, vai moduli realizācija, izmantojot atskaitas priekšatmaksas atlikums, norādot datumu, uz kuru klientu iegūsi identisku šādas atskaites skatu. Ieklikšķinot konkrētajā rindiņā, izsauksi 3 punkti priekšatmaksu vēsture,
tad sistēma tev parādīs to, kā konkrēta priekšatmaksa. Tātad, ja maksājuma uzdevumā būtu vairākas priekšatmaksas rindas, tad ir svarīgi atzīmēt, noklikšķinot rindiņā, par kuru tu vēlēsies šo priekšatmaksas vēstures atskaiti redzēt. Izsaucot atskaiti, var redzēt to, cik konkrētajā datumā ir saņemts un attiecīgi cik izlietots. Šajā gadījumā priekšatmaksa ar numuru 230005 cit ir attiecīgi neizmantota nemaz. Tad viņu var vēl piešūt kādam uz priekšu esošam realizācijas rēķinam konkrētam klientam. Priekšatmaksas numurs maksājumā veidojās no numuru lauka kombinācijas ar samaksas veidu. Tā kā tam vienmēr jābūt unikālam, tad šī kombinācija sistēma nodrošina pati. Ja priekšatmaksas rēķini vai attiecīgi rindiņas maksājumā ir vairākas, tad priekšatmaksas numuram galā pievienosies svītriņa un cipari 1, 2, 3 un tā tālāk. Vēl modulī realizācija pie atskaitēm var redzēt arī artikulu apgrozījuma atskaita, tad statistiku par artikuliem, cik tādi ir pārdoti konkrētajā laika periodā, neskatoties tie artikuli, kas saistās ar noliktavu vai pakalpojumiem, tad tie, kas nekontrolē noliktavas atlikumu, bet tā kā mums pašai šādu rēķinu, kuros būtu minēta artikula nav, šo atskaiti neapskatīsim. Vēl modulī realizācija pie atskaitēm ir salīdzināšanās akts, kurā tad norādot datumu vai attiecīgi mēs atstāsim viņu tukšu, tā būs šodiena, norādot vienu konkrētu klientu, vai attiecīgi tos atlasot pēc kategorijas, mums ir iespējams iegūt salīdzināšanās aktus ar klientiem. Kur, līdzīgi kā paziņojumā par neatmaksātiem rēķiniem, lapā pēc lapas mums tiks saģenerēti salīdzināšanās akti ar konkrētu klientu uz konkrētu datumu. Ja attiecīgi šo salīdzināšanās aktus grib izsūtīt no sistēmas automātiski vai uzģenerēt jaunas e-pasta vēstules, kuru pielikumos šīs atskaites kā PDF faili tiek pievienoti, tad izmanto šo aploksnes pociņu. Vēl moduli realizācija pie atskaitēm ir salīdzināšanās akts ar klientiem ar lietotājiem maināmu formu. To attiecīgi apskatīsim citā video, kā modulī sistēma pie izdrukas formām šim salīdzināšanas aktam mainīt formu. Vēl modulī realizācija pie atskaitēm ir rēķinu žurnāls, kurā tad norādot periodu sākuma datums un beigu datums, attiecīgi veicot kādu atlasi par artikuliem, klientu, valstu aģentu vai citiem laukiem un iekļaujot grāmatotus vai negrāmatotus ierakstus, ir iespējams iegūt rēķinu žurnālu. Šajā gadījumā man interesēs visi rēķini visā periodā kopš pasaules radīšanas līdz šodienai, un apstiprinot šo atskaiti, es iegūšu visu rēķinu sarakstu, kurā tad es redzu summu, PVN un kopējo vērtību. Attiecīgi, es atgriežos pie atskaites dialoga loga, man ir iespēja attēlošanas sadaļā pateikt, ka es gribēšu radīt ieraksta numuru, tātad sistēmas numuru, vai ja es būtu rēķinos izmantojis pavadzīmes numuru laukus, tad rēķinu numurus, kas sevī satur gan burtus, gan ciparus, tad atskaites dialogu logā es varētu izvēlēties arī pavadzīmes numuru. Protams, izvēlēties es varu abus divus, attiecīgi, ja šī vērtība nebūs norādīta, tad konkrētā kolona būs tukša. Un kas svarīgi, citreiz kontrolējošām iestādēm nepieciešams rādīt detalizēti šo konkrēto dokumentu grāmatojumus. Tad atzīmējot detalizēti ar grāmatojumu, tiek ignorēta atlases rinda, tad šajā gadījumā par artikuliem un artikulu grupām šīs vērtības kļūst mazsvarīgas, bet detalizēti ar grāmatojumu mums parādīsies rēķins, tā konkrētais datums, nosaukums un summas un attiecīgi konkrētā rēķina grāmatums.